Mani sauc Maija Fredenfelde. Jūs esat uz mirkli nokļuvuši Latvijas Kundalīni online jogas studijā. Šodien šis mazais video būs par tantru. Kas ir tantra? Un mūsdienās vārdam tantra ir ļoti piegārša. Vārds tantra ir ļoti seksualizēts, bet tantra ir zinātne, tantra ir psiholoģiskā. Un pārējais viss jau ir pielikts mūsdienās klāt un padarīts mazliet tāds vairāk mārketingam atbilstošs. Bet tantras pamatmērķis ir viens. Tantras pamatmērķis ir iemācīties strādāt ar prāta un ķermeņa enerģijām. Tantra ļauj izjust un ļauties ķermeņa enerģētiskajām izmaiņām un nevajag to jaukt ar izvērtību. Katrs no jums sāk izjust ķermeni, prātu un garu kā vienotu veselu ar universu. Pulss. Jūs sajūtat visuma vibrāciju pulsā. Un praktiskais piemērs, ko jūs varat ikdienā pamēģināt, lai sajustu mazu kripatiņu no baltās tantras mūla banka. Mēs veicam mūla banku, kas ir saknes slēdzē poza. Ieelpa caur degunu. Mēs ieelpam, aizturam elpu, mūla banka. Jūtam, kā enerģija plūst uz augšu. Jūs vizualizējat, ka jūs paceļat enerģiju uz augšu. Acis ir aizvērtas, acu koncentrācija trešā acs. Un tad jūs veicat izelpu. Var caur degunu vai muti, un jūs atbrīvojat saknes slēdzē pozu. Un kas notiek šajā mirklī? Turat aizvērts acis un sajūtat sevi vēl. Veicat jaunu elpu, atkal mūlbanka, saknes slēdzē poza. Jūtat, ka enerģija plūst pa mugurkaulu uz augšu. Sajūtiet, katra jūsu ieelpa ir ar koncentrāciju un darbību, un izelpa, kur jūs pabeidzat bezgalībā, izelpot bezgalībā vēl, un veicat atkal jaunu ieelpu, aizturam elpu. Sajūtat, kā visa kustība aizsākas mūsu iegurnī, mūsu centrā, iegurnis kā mūsu pamatnes centrs, un elpa kā enerģētisks ritms pabeidz sevi šajā pauzes brīdī, kad notiek izelpa, un atkal aizsākas jauna ieelpa, un sākas cikls no gala un aiziet bezgalībā, elpošanas cikla. Nāve un bezgalība, atzimšana. Maziņš piemērs par to, kas ir tantra un kas notiek Kundalīni jogas klasēs. Tantra ir zinātne. Tantra nav par izvērtību. Tantra nav par pārspīlētu seksualitāti, par izrādīšanos. Tantra ir par enerģiju. Tantra ir zinātne, kā mēs noturam savu uzmanību, skaisti koncentrēti, un galvenais uzmanības vingrinājums sākas ar ko? Tā ir elpa. Elpa, un otra svarīgā lieta, kas mums ir, tas ir mūsu iegurnis. Tantras pamata būtība ir elpa un mūsu iegurnis. Ceru, ka šis tā bija noderīgi mazliet ielūkoties pār aizkaru starpiņu mūsu online jogas studijā. Pievienojies, nāc uz tepiķīša, tiekamies rītos, vakaros, tevērtā laikā. Var skatīties no ierakstiņiem, no jebkuras vietas pasaulē, lai sajustu sevi, lai ļautu savienoties vienā veselā mūsu prāts, ķermenis un gars. Sapnām!